Ķīmija ir daļa no mūsu ikdienas dzīves, un ķīmiskas vielas palīdz veidot mūsu pasauli drošāku, ērtāku un patīkamāku. Un mēs par to interesējamies jau no 6. klasēs. Ķīmijas fakultatīvas nodarbības mums radās dažas idejas pētniecībai, un vienu no tām mēs nolēmām pārbaudīt. Mēs izvirzījām hipotēzi, jo ūdens ir tuvāk atklātai Baltijas jūrai, jo tajā ir vairāk sāls. Mēs paņēmām 3 ūdens paraugus pie Rīgas līča krastiem – Buldros, Klapkalnciemā un Rojā. Lai iegūtu ūdeni bez smiltīm un aļģiem, paraugus filtrē, pareizi saliekot un saslapinot filtru papīru. Kamēr ūdens filtrējas, sveram iztvaicēšanas bļodiņas un ierakstam to masu. Svaru precizitāte ļauj noteikt 0,1 gramu. Izmēram no katra parauga ar cilindra palīdzību 20 ml filtrātā. Un izlijam iztvaicēšanas bļodiņā. Visus paraugus iztvaicējam uz elektriskas plīts līdz sausumam. Karstās bļodiņas pārnesam eksikatorā atdzesēšanai. Pēc atdzesēšanas iztvaicēšanas bļodiņas atkal nosveram un ierakstam iegūto bļodiņas masu kopā ar sāli. Iegūtos datus apstrādājam, analizējam un noformējam prezentācijas veidā.